Klau, beidzot ārā ir karsts, var iet tēkraklā, olas svīst un uzmin, kāda ir Jānis pirmā doma. Augstā zupa un uzmina, ko viņi perfektēt kopā, tieši tā, kā 5 cāliņi. Esat sveicināti Kreiču podkastā. Šie ir 88. epizode, 2 bezgalībās. 88. epizode. Man sauc Jānis Kreičmans, un šis ir mans podcasts par absolūti neko, kur tu zini. Es tev nedodu padomus, es tev ļauju dzīvot tā, kā tu vēlies, dari, ko tu gribi. Ja tu sevi ieraugi ērts un tev tāds, izraušu pirkstiem, droši dar tā. Neviens tevi nevar apturēt. Un no šī brīža man ir kāds 2 nedēļas atlikuši. Es vēl nezinu, ko es izvilkšu ērču bingo, bet neko nevar zināt. Tāpēc es uzreiz vienkārši pasaku paldies Bračkām māsīcām, par atbalstu. Un visiem klausītājiem, es kaut kad sapņoju, kad podcasts nonāks vismaz līdz 100 epizodēm. Tad jau redzēs, vai saies. Un ja nesaies, tad es nezinu. Tad es ļoti ceru, ka saies. Un cerams, ka medicīna attīstīsies. No viens miskats otrai ar jums kopā Jānis Kreičmanīs. Nu ko, kā tev iet? Vai tev viss labi? Vai tev arī nomāc ērču stress? Jēziņ, es norāvu. 3 ērces. Man ir vienkārši 3 reizes jāgriež automātā tas rats un jācer, ka neviens nebūs laimīgais cipars vai encefalīts. Es nevaru. Es nezinu. Un pie tam cilvēki nevar tev mierināt. Nekas nestrādā. Viens pasaka, man čoms iznāca no meža ar 8 ērcēm. Nekas nebija. Tad man cits stāsta, man čomam iekot 1 ērci un viņš norāva encefalītu un laimes slimību vienā piegainā. Vienā. Kā var tā neiet? Un mani bail. Man neiet loterijās, man nekur neiet. Es parasti neizvalku lozi, bet šitajos tad jau manīs. Es nezinu, kas būs. Zini, kas ir? Domāju pozitīvi. Smirdīgās ērts, kā viņas var visu bojāt. Vienkārši visu mežu piedzīvojums. Es tāds, nebūs neviena ērts. Kā tad pirmo reizi podu apsaidos novilbīgs. Nav uz intīmās zonas. Es reizi. Tur roku pie sirds, nav nekas uz intīmās zonas. Ja būtu, es būtu pateicis. Gan jau, ka ne. Jauna dzimumzīme. Fuj. Neko, es tagad 3 dienas biju pārgājienā. Es biju tik hype par to. Es jau teicu, es jau tur Dekatlonā viss bija sapirts un tā tālāk. Un šī epizode būs ļoti daudz veltīta, kas pārgājienam. Un tad tikai par to runās. Varbūt tas ir spilgtākais notikums. Nē, 2 spilgti notikumi bijuši līdz šim. Un es mēģināšu iekļaut abus, tā kā atslāps. Tuvojas vasara, tu dzirdēsi, ko es esmu izdarījis nepareizi, un tu varbūt izdarījis pareizi. Šis nav padomu, tu vari iet arī manu ceļu. Zini, dzīvot sāpēs un iespējams ar encefalītu. Tad kļūt labāks. Mans Dievs. Neko es nevarēju. Mums kalti tieši, es nokavēju pārgājienu sākumu, jo mums kal bija korporatīvais. Uzmin, kā viņš aizgāja. Uzmin. Jā, tieši tā. Nebija labi. Un parasti es esmu bēdīgs. Zini, parasti tu sēdi tev tāds, nē. Un tur, kāpēc es esmu šitāds? Man tajā galvā ir tikai, kamēr es tur stāstu, cilvēki nesmējās. Man galvā ir tikai, kā es iešu to kauboju cepuri, kā es tur nazārdīšos. Zini, pieredināšu savvaļas zirgu, es viņu nosaukšu pa brāzmu, mēs vienkārši jāsim saules virzienā. Mazās lietas, mazās fantāzijas. Vai ne? Viss kārtībā. Un tagad ir realitāte. Mani nevarēja pievest gluži tur, kur čomi jau iet, jo viņi jau pa dienu sāk iet ap kādiem 3, 4. Un es tur biju uz 7, tāpēc vienkārši man izlaida pirmās dienas gala punktā. Tur ir nojuma, ugunskura vieta un tā tālāk. Un es vienkārši gāju viņiem pretī. Un bija paredzēts, ka līs un būs pretīgs laiks un tā tālāk, bet saule spīdēja. Manā galvā, saies. Un tu zini, ka tu sev skaļi pasaki, saies, tūlīt kaut kas notiks. Tā arī bija. Es aizkurīju cīgu, gaišais āleņš kabatā, rokā, jakas kabatā, mazais Jamesona blašs, smaids pa visu seju, iztos pēc duraka, un es eju. Un tur sanāk tā, lai es ieeju tajā takai, bišķi jāiet pa tādu dubļainu traktoru ceļu, izbraukā rītīgi dubļains, un es eju. Pirmie 100 metri man soma paverās vaļā tā kā koferis. Man tā neiet. Es nezinu, kā es biju tos rāvas slēdzējis, atstājis kaut kā nepareizi, laikam uz stūra, un viņš tā kā vienkārši attaisījās vaļā. Es paskatos, es mēģināju turēt asaras, jo neviens nav apkārt, viens neredzēties raudu. Un man vienkārši viss ir dubļos.
man pat kaut kādā veidā attaisījās mans maisiņš, kur bija cīsiņi iekšā, 3 cīsiņi uz zemes. Es salieku visu, ko es varu kaut kā notīri samet atpakaļ somām. Tad tos 3 cīsiņus iemet pļavā un pēc tam domāju, nahujām, kas ja vilks vai lācis sasmaržos, tad viņš naktī nāks pie mums, apēdīs tos cīsiņus, meklēs seksu. Es guļu nojumē, man pat nav telts. Es būšu viens no pirmajiem upuriem. Es esmu blonds ar zilām acīm. Tas droši vien patiktu vilkiem. Kroči, zin kā, paranoja. Bet nekas. Es eju čomiem pretī. Viss kārtībā, es viņus satieku. Nu, pirmā diena, kā jau pirmā diena, zin. Mēs satiekamies, esam gala punktā. Visi to te... visi vienkārši dzer un tusē ap ugunskura. Viss kārtībā. Un tad nakts ir jāiet gulēt. Man tātad, zinat, tās nojums, ir mēs tā kā mašs čūnis bez vienas sienas, kur tā kā milzīgs putnu būris. To Latvijas meži nodrošina cilvēkiem, kur gulēt. Es, ja kas neapsmēju, ir ļoti labi. Un man bija uzklāts, tātad man bija piepūšamais matracis un vienkārši guļamais. Un man tāds, es gulēju džīnsas, zeķes, Krekls un Džeims. Un man bija, zin kā, tu esi labi iedzērs, zin? Kas var noiet greiz? Es pieskāros tam spilvenam, kodos 2-3 naktī, tā kā sīst, un guļu. Es pamodos 7 ar paģiru, kāda man nav bijusi. Kaut kas, zin, kad cilvēks saka, tā kā, kad tu pamosties teltī, tev nav tāda paģira, vai tu aptaurēts esi? Naktī laikam bija 5 grādi, vai 6, vai 4, es nezinu, bet visi pārējie gulēja, zin, tā kā siltā cepure, pārgājieni tāds, kā viņi sauc, kas bija tā ar džempers ar vaļīgu ādiņu priekšā, kā viņi sauc, turtleneks, kā bija latviski, Beatlen, jā, tā kā Beatlen, kroči visi pārējie gulēja kā teroristi, zin, tikai acis redzams. Jānka guļ vienkārši galvas, man garais kakls, visi ir ārā. Man bija viss sākot tur, kur ir krūšu līnija, burtiski, ka tu savieno man 2 krūšgalus ar ķēdīt, tā kā man patīk. Ar līniju. Viss, kas tur ir uz augšu, man bija pārsals. Zini, tā vieta, pa kur mugurai sit, ka tu esi aizries ar kaut kādu, labi neteikšu, ar pelmeni, un tev klapē, man viss bija atsals. Es jūtu, kā man visi deguna kanāli ir pilni ar iesnām. Un tik pilni, ka tu nevari pēlpot. Un tu sāc elpot caur muti, tev jau viss uzšaks. Man mute bija tāds sausums, ko es nebiju iedomājies nekad. Man ir pāris joki par meiteni daļām, bet tos jūs paši iedomājies. Ejam uz priekšu. Un tad tas te, man bija sajūta, zini tā paģira, ka tev ir sajūta, ka kāds ar papēdi sit pa galvu. Es godvārds, es domāju, es vienkārši esmu tik nelaimīgs. Un es esmu pamodies, es pamodos principā pirmais, un mums vairs nebija māla, ka viss labs, mēs sapratām paši, neko nedizzināsim. Es vienkārši salstu, es mēģinu izdzīvot. Bet viss kārtībā. Lēnu, super lēnu garu. Man sāk seja attiet. Tie puņķi, viņi tā kā, es nezinu, viņi tā kā, zinu, vannā putas. Ak, Dievs, cik vīrišķīgi salīdzinājums runājot pa pārgājienu. Zini, kad vannā putas sprakšķi, viņas pazūd, apmēram tas notika manā degunā. Vienkārši tu, un zini, kas vēl, vienmēr, kad tu paņem līdzi kaut kādu sausu salveci, jo man bija tikai slapjās līdzi, zini, ja nu kakanāk. Bet es mēģināju šņaukt degunu ar slapju salveti, ir sajūta, ka tu slauki seju ar puņķainu salvetu. Es nezinu, kaut kas mentāli strādā tā, jo, zini, ka bērnībā tev bija mutautiņš, tad tu viņu piešņauc, un tev tāds nav jau variantu, un tu turpini šņaukt, kaut kas tāds. Bet labi, nekas mēs ejam, un tad jau, zini, brokastīs, kas mums bija mimosas ar neceptiem cīsiņiem, zini kā, un lēnu garu slēdzās alkohols iekšā. Lēnu garu, tu zini, paliec pozitīvāks, viss paliek labāk, tu nejūti sāpes, un viss ir kārtībā. Nu jā, un tad mēs ejam, un sāk līt. Un no sākuma līdz tā, ka viss tā kā, diezgan patīkami. Un tagad lietas, kur es nokļūdījos. Man patīk sūtīt. Es sūtīju Kazguzenko video, kā es eju caur to mežu, kad līst, un mēs ejam visi veči, visiem ir pančo, un zini, tas mugursoms, prezīts, ko tu vari uzvilkt, kas ir, man liekas, pajolīgs izgudrojums.
Un es vienkārši eju, un Guzenko tāds nekad mūžā. Viņš man sūtīja, paldies Dievam, es esmu savā dzīvē tādā vietā, kad ne tur. Es nezinu, kaut ko tādu viņš man rakstīja, reicu. Bet mēs ejam, un es nopirku, vēl viens čals nopirku pančo, un es pat par tādām lietām nebiju iedomājos. Es nopirku, es nezinu, cik viņš maksāja, kaut maz 7-9 eiro. What the fuck, kāpēc pančo ir īsas rokas? Man bija kaut kāds pančo, kur man ir abas rokas ir ārā. Sānus var attaisīt. Man tāds, kas tas ir kaut kāds vaļīgais nakts krekls, ko meitenes velk, lai uzbudinātu otru čalu teltī? Kas notiek? Man nevajag veidu, man vajag, lai ūdens netiek klāt. Visas rokas slapjas, labi, jaka nelaiž ūdens, bet viņi slapja paliek. Un man tā ir riebjās. Kamēr citi nopirk, zina, to pilno tā kā kaut kādu bruņurpuču kostīmu, kur tā kā viss pančo, viņš ietver tev somu, viņiem ir garas rokas, viņš iet pāri celim. Mans pančo ir tā kā kaut kādai 14-gadīgai meitnei, kur vaļīgi mēģina izskatīties. Man tāds, kas tas ir? Kaut kāda maza svārciņa, pusķīli redz. Idiotisms. Es biju nobisies par to, bet nekas. Mēs ierodamies tagad otrajā nometnē. Mums bija arī supply box. Čaļi brauc uz mežu iepriekšējā dienā un viss kaut kur slēpa kastes ar ēdienu. Zinu, lai nav jāstaip tik daudz līdzi. Un, mēs ierodamies un tagad mēģi bija līdzi, kā viņi tādu speciālu plēsu, es aizmirsu, kā viņi saucās. Bet, mēģināja to vienu atkal tajā putnu būrī, vienu tādu un pielikt plēvi, lai zin kā, lai viss tiek zem, lai izvairītos no lietas, lai vairāk sausums. Man ir toči jālas. Man viena meitene uzrakstīja, Klau, neviens nešaubās, ka tu nelasi. Tas sāpēja. Es esmu pēdējās dienās sācis lasīt grāmatu. Un vienā dienā, ja man nebūs encefalīts, jūs dzirdēsiet, cik es labi teikums lieku kopā. Būs bam, 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 un visiem skaidrs. Nav ar visiem karoči, zini kā, un tad es domāju vārdu Beatlem 30 sekundes no podkāsta. Ja? Tā daļa pazudīs. Es ļoti ceru. Kaut gan esot mentāls problēmas no tām slimībām. Nekas. Sajies. Un cita aiz to nojumi. Un es vienkārši pat taisno. Es novilku visu, ko es... Jā. Un tas prezis, kas man bija uz somas virsū, tur kaut kur ūdens tik klāt. Man džempers bija slapšs, bet zin kā dumi slapšs. Nevis viņš viss bija bišķi mitrs, bet man bija tur plecs pilnībā slapšs, sāns pilnībā slapšs un viens rokas piedurkni pilnībā slapšs. Kāda jēga man bija no tiem pirkumiem? Tā jau pirmā mācība. Jāpērk ir tas pančo, zin, kas tajā bija tas kailais ierocis, kur viņiem bija seks un viņiem bija tas tā kā pilni izmēra prezervatīvs. Tas būtu daudz labāk. Es būtu priecīgāks par to. Es vienkārši nometu somu, tur, kur ir tajā nojumē, kur es gulēšu, un vienkārši aizgāju pa taisno strādāt ar rokām. Ap šo brīdi es gribētu, ja tas būtu nevis live, bet video podcasts novilkt krēklu, bet tā kā tas neko nedos, es palikšu ar krēklu. Man nav biks, kas šajā brīdī. Nezinu, vai tas svarīga informācija, bet ir. Kā jau visās receptēs, zinu, 4 labas puses. Kad man bija 16, man māma vienmēr, zinu, tas pats. Tikai šajā podkāstā es pieminu, cik trāki es esmu atkalinājies. Kā šis čaļu pārgājiens kļuva kaut kādā veidā ar tik daudz seksi jokiem? Klau, es atnojos, man būs arī kaut citi. Es vienkārši aizgāju zāģēt malku, jo tur bija zem nojums pāris bāļi, paslēp kroči, zāģēju tos, deidzināju ugunskuru lietu, man vajadzēja uguni, man vajadzēja sasildīties. Jo šmiga tev visu laiku ir jādzer, bet vienā brīdī man tāds, es vairs nevaru. Man vajag īstu. Zin kā, jo alkohola siltums ir čakarēšana. Tev ķermenis domā, mums silt, bet orgāni mirst. Un man seja vēl joprojām bija atsaldēta. Kas teikums it kā strādā jebkurā no manas dzīves brīžiem. Bet... Bet es tur Lietuvu kurinu uguns, kur pārējie tur kaut ko tur, nezinu, gāja meklēt to ēdienu kastes un tā tālāk. Nekas nebija, viss bija atrasts pareizāk, jā, nebija neviens cits atrasts ātrāk un nozadzis. Un es rītīgi ilgi dedzināju tur to uguns, kur viņš dega, un viss bija labi, es taisīju milzīgu liesmu, un tad es sasildījos. Ja kas, interesē kilometri, cik nogāju. Pirmajā dienā es nogāju, es teiktu, 5, pārējā nogāja 16, otrajā dienā mēs nogājām
10, 11 vai 12, precīzi neatceros, jāapstās pulkstenī, jo es uzņēmu bišku, kad 11, un pēdējā dienā maz 5. Un tas tā visiem tiem, kas tikai iedo kilometrus, ja? Es zinu, ir arī tie. Klau, mēs gājām, tas nebija super izdzīvošana, tas bija vairāk vienkārši šaļdzer mežā un nesatiek neviena sieviete 48 stundas. Ja? Viss. Tāpēc mēs visi bijām mierīgi. Neviens nebļāva. Ne? Viss bija kā, nevis stresa līmenis, laika bija zemē, neatkarīgi no tā, kā tu iekšēji jūties. Un, bet bija kaut kādas rēcīgas lietas. Gājām laikā viens čoms sāk libot un jo viens bija līdz paņēmis tos te krokšus, un tas bija smart, man arī vajadzēja paņemt. Un viens tas, tu vari dot man krokšus, karoči, viņš gāja ar Tomiju Hilfigeru zābakiem. Tie nav paredzēti izdzīvošanai. Viņš novelk to, viņa pēda pilnībā bija vaļā, un es nezinu, cik tie zābaki sūdīgi, bet viņi izdiluši bija no apakšas. Tā, ka tu varēji redzēt zeķi no apakšas. Un pilnībā tā bota sadalījusies. Viņam bija balta zeķis, viņš novelk tos apaus, un karoči tā zeķa ir izdilusi šur tur, un tā krāsa, kas nāk no apa, viņam kāja izties pēc gangrēnas. Visi redz, ka viņam amputēs kāju. Un viņš neļauj mums to zābakus pēc tam sadedzināt. Viņš teica, salabos. Mēs visi redzām, ka viņš liks pēc tam marketplace ar kaut kādu tekstu, kā pārdot gandrīz jauns apaus. Nav nekad iekšā vēl kādu gangrēnu. Ja. Un tas joks vilkās visu vakaru. Jo, zin kā tā krāsa tās baltajām zeķiem, tāds zaļš, zils, kaut kas nodils. Nu, vot. Un, jā, otrā diena bija laba, jo mums sanāca, ka mēs ierodamies nometnē 3. Jā, 3, un tad rēķina līdz naktī. Bijām tur, tāpēc viss kaut kāds actions. Jā, un tad es un vēl viens čalis, mēs bijām tā kā atbildīgie par ugunskuru. Es pārsvarā biju tāpēc, jo es biju nomirs no augstuma. Un mēs tur liekam to ugunskuru pūvēm lielāku un vēl viss kaut kas. Un tad mēs sakam, Klauda, vai lai kāds cits tagad aiziet pēc baļķa. Un viens čalis ielika kaut kādu baļķi ugunskurā, un viņš viss sadalījās. Iedomājies, tā kā ir baļķi, jā, viņi salikti tā kā, nezinu kā, lai tu izsās tādā tā kā atkal jau lasīt prasmus. Karoči vienkārši baļķi salikti. Viņi deg, un tas čalis uzlika vienu baļķi pa visiem, un katrs būtiski aizirpoja savu pusi. Visi tā rēc pa viņu. Visiem ir tas, tas čaļi uzreiz, tas fuck you vienkārši. Nāk, tu pieskāries, neaizties, ja tu nemāk. Sāks tāds raus. Un kas viņam bija sejā? Viņam sejā bija redzams, ka man ir dirsā visu atlikušo pārgājienu. Visi mani izrēks un nerespektēs tagad pie ugunskura. Tā arī bija. Un tad viņš mēģināja, mēs visi rādījām, viņš to, kas ķipa, mēģina vēl izbraukt, un tad viņš kaut ko mēģināja piekārtot, un viņš uzsita pa tādu metālu, kas pie ugunskuriem tāds, ko to var uzrotēt, tāds, kur gaļa cepjās. Un viņš pa to uzsita, un kaut kāds baļķis paripoja, un apgāz 2 sāliņus visiem. What the fuck? Tā pīsies prom no tā uguni. Ej, tu nost. Žēl, ka jums meitenēm tā nav. Zinu, ka viena draudzene pieļauj vienu kļūdu, un viņa tiek par to iznīcināt. Visu atlikušo balīti. Meitenēm tā ir. Nezinu, jūs kaut ko gatavojat kopā, tur viena tā ir salāts, viena vēl, un viena pārsāla kaut ko. Un tad jūs visu atlikušo vakaru saucat viņu par sāļo lindu vai vēl kaut ko. Un neļaujat viņiem pieskārties garšēlām. Ne? Es nezinu. Čaļiem tā ir. Tu pieļauj vienu tādu labu kļūdu, un tu zini, ka tu esi iznīcināts. Viens čalis bija gangrēna, tas čalis vienkārši nevarēja pieskārties ugunskuram. Jā, un es pirmajā pārgājiena dienā, pirms pārgājiena, man nebija labākā diēta. Man bija 4 cheeseburgeri. Kāpēc es tāds esmu? Zini, kad no sākuma tev liekas smieklīgi, un tu to pasaki skaļi, un tev tāds, Klau, tas ne... Jo man nebija laika, es biju skrējienā, Klau, es zinu, es varēju lido aiziet, bet lidoju 3. stāvā Alfa un Maķītis 1. Sapēju 4 cheeseburgers, un pa ceļam iebraucām viršos, un es vēl apēdu vienu hotdogu. Mēs esam 20 minūtē, tagad droši vien daudz meitenes ir izslēguši. Es tā pirdu. Es pirdu, zin kā, kad visiem besīja. Jo, zin kā, parasti nopirdies un čaļiem vienalga, bet šodien viņi tā smirdēja. Ka čaļiem tā, beidz, nu. Ko tu ēdīgi? Nav rēcīgi, nu. Es saku, bet kaut ko izdari.
Nu, tās, nu, Janka, nu, jebā, visu vienkārši. Pilnībā sagraut. Jā. Neko es pagaidu, ko es vēl abas dienas, mimosas, gangrēna, rausts. Jā, karoči, es nezinu, tās tādas mazās lietas. Un tad bija atkal otrā nakts. Es aizgāju gulēt, jūs jau droši vien redzējāt, manām vairāk ierēbas, nekā droši vien vajadzētu. Bet man bija tas, es aizgāju, iegulos, es visu sakārtoju, visu smuki sakārtoju, saliku. Zini, tiešām, es pat to foļu, to foļku, ko bomžiem liek, ka viņi tiek atrasti sniegā. Kroč, man tāda bija iedot arī līdzi, es paklāju to. Nē, man bija tas uzpūstais matracis, man bija foļka, bet man atkal bija pauris ārā. Atkal man stulbā galva nosala. Nākamais rīts es pamostos un atkal viss tēk. Nebija gan paģiri, jo zinu, otrā diena. Un atkal, un tad es sēdēju no jauna kurināju uguns, kur vienkārši, lai dabūtu savu seju atpakaļ kaut cik pie dzīvības. Bet jūs redzējāt bildi, es ieliku storiju. Tā bija labākā. Man ir vēl viena bilde, kur, es nezinu, kur man kaut kur slēpeni Patreonā, es varbūt ielikšu, un es atradīšu to memi, es iztos precīzi. Zini tā meitene, kas tā kā galva izstiepus? Es iztos pēc viņas. Man ir jāatrod, lai tas jums liktos smieklīgi. Bet, tad mēs gājām atpakaļ, mēs aizgājām līdz Līgatnei, un es nezinu, kas notiek. Tu svētdien no Līgatnes nevar tikt, man liekas, uz Rīgu. Autobus aplikācija saka vienu, tad tur saka, autobus vienkārši neatbrauc viens. Vienkārši izdomāja neatbraukt. Viss. Man tāds, kas tas LE tagad ir? Un tad beigās vispār nebija varianti. Mēs vairs nevaram nekādīgi paspēt uz augšlīgatni. Līgatne un augšlīgatne ir viens un tas pats, bet divas dažādas lietas. Neviens nesaprat neko. Un auto beigās zvanīja draudzenei, šī brauc pakaļ. Un es iekāpu mašīnā. Viņa teica, tu nekad tā neesi smirdējis. Nekad. Tur ir ugunskurs. Es 3 dienas nebiju mazgājies. Vai es mainīju apakšeļu? Es atstāšu atkal. Zinu, ka šis ir tāds brīvs improvizācijas podcasts. Kā tev liekas? Un vai man bija līdzi? Jā. Un Zeits gan samainījis uzvilkt tās super siltās, piespīlētās, tās kā viņas saucās, tās kaut kādas termo pārgājienu Zeits. Bet mēs tajā otrajā dienā, mēs draudzene atbrauc pakaļ, viņa teica, es tā smirdu. Un vēl viens čoms rakstīja, ka viņam draudzene teica, tu tā smirdi. Un tad vēl visi tie video, man liekas, tur Patreonā var runāt par pāris lietām, publiski labāk nevajadzētu, bet viņi vienkārši, tie video, kas ir safilmēti, mēs tur tāds idiotisms ir. Un vai ir iesaistīta, piemēram, nejauši. Čāls gāja, nejauši. Garām ugunskuram, un viņam izkrita mazais gāzes baloniņš un iekrita iekšā tieši tādā foršā vietā. Varbūt tā notika. Nejauši. Pavisam. Un bija sprādziens un viss reids. Varbūt. Un tad varbūt kādam vēl nejauši tā gadījās. Bet ārpus tā es nezinu. Es nebiju klāt. Man bija acis cietajā brīdī. Un tad neko, tad, principā, viss beidzās. Viss bija kārtībā. Tagad vienkārši saprats, vajag pančo un tā tālāk. Bet, atbraucot uz Rīgu, uzreiz maķīts, uzreiz sēdē. Es vienkārši kājas bija mirušas. Es nezinu, kas man ir. Viņas nebija nogurušas, kamēr mēs gājām, bet mēs Līgatnē sēdējām kafejnīcā. Un, kad tu mierīgi apsēdies, mentāli pieņem to, ka visi beidzies, tev kājas sāk raut. Un es nezinu, kas man ir. Man kājai viens pirkstiņš ir nospiedies, vai arī viņš paliks dzeltens. Es nezinu. Varbūt es būšu 9 kāju pirksti Jānis encefalīts laimīgs. Es nezinu, kas būs, bet viņš ir rītīgi nospiests. Es paspiedu pārbaudīju, vai vēl sāp. Jā, vēl sāp. Un es nezinu, ko darīt. Kā jau parasti, redzēsim, vai sajies. Un, principā viss. 2 dienas nevarēju to smaku dabūt no drēbēm un tā tālāk ārā, bet ļoti forši pārgājums. Ļoti. Es jau šonadēļ iešu vēl vienā, man liekas. Kaut gan daudz mazākā, visticamāk, nezinu, draudzenes sīkais ņemšu līdzi un kaut kādu ļoti mazu. Tā kā, jā. Un tagad
pats svarīgākais. Es atnāku mājās mazgāties, jo es jau tajā līgatnē uz poda sēžot ieraudzīju to vienu ērci, un es izrauju viņa nagiem. Es zinu, ka nav gudrākais, bet man bija tāds, varbūt viņi un viņi nebija gluži tikko piesūksies, bet galva nepalika. Tad es atnāku mājās mazgāties, ieraugu vēl vienu ērci ar pīnceti. Izrauju. Zini, kas ir pretīgākais tām ērcēm? Ka viņi piesūksies un viņām kustās kājas. Tas ir pats mazāk tas, ka viņi piesūksies, tas tā kā, tu kaut kā to vari vizualizēt, bet tas, ka tu paskaties un tās kājas kust, fuj. Tā kā tevi tā sajūta, viņas barojās no tevis, zini, ka tas ir pretīgi. Un es izrauju vienu, ieraugu vēl vienu, to izrauju, un tad tur, kur man bija kaut kā jocīgi sarulēt zeķi vēl vienu, un tās divas ērciņas nebija, zini kā, tu viņas viegli var izraut pavisam, tad man liekas, viņas nav vēl piesūkšās, man liekas, mēs pēdējā dienā es viņas dabūju, jo mēs gājām pa baigiem brikšņiem, bet tātad statistika ir tāda, no 3 ērcēm tikai viena ir iekaisus. Jā, es uznīju ģimenes ārstam. Es nezinu, kas notiks, bet tagad viena lieta, pirms es gāju tajā pārgājienā, tā bija piekdiena, ceturtdien mums kalva, bija tas Kāls Jānis Mējs pa publiku, un es tur kaut ko rēcu. Un es prasīju, vai kādam ir encefalīts vai laimes slimība. Tur viena meitene pacēla roku un vēl kaut ko. Un mēs sākām runāt par tām slimībām. Un viņa teica, ka no vienas no viņām var dabūt to, ka tev ir problēmas sāk parādīt. Tā kā bija čalis, kurš laikam tā esot daļa no tā, kuram ir jāmācās no jauna staigāt, citiem ir no jauna jāsāk mācīties runāt pēc tās slimošanas. Un es vienkārši tāds... Kāpēc? Kāpēc tās smirdīgās ērces ir, vai ne? Un tad tā kaut kāda meitene izbļaut, tā nē. Un man tāds, es nevaru uzmest čomiem, jo viņi domās, es nevaru zvanīt, Klau, atceries, es nevaru, jo man bailīgi no ērcēm. Tu tā nevar draugiem, vai man bail, ja līst, jo teorētiski pēc prognozes vajadzēja tā, ka visas 3 dienas gāžu, bet tā nebija. Un es teicu, es nevaru, man čom tik ilgi sauks pa geju. Un to varbūt meitenes nespratīs, bet iekšējais, tas monologs, ko tev čaļi domās par tevīm, kā viņi apsaukās, un tu nevari. Un tā nav homofobija. Tas ir vairāk tavu manierismu, tad ir tas gejociņš. Un jūs nespratīsiet šo. Čaļiem ir bez jautājumu, viņi tā kā, es totāli zinu, pa ko tu runā, Jānka, totāli skaidrs. Un tad tā meitene skatās uz manī, viņa tā kā, ko tu labāk? Nemāki staigāt vai tev čom pa geju sauc? Es teicu, nākamajā pasākumā Kāls Jānis Mējs pa publiku var redzēt, ka mani pa tām bāra trepēm ceļu uz tiem ratiņiem man mēģina laist lejā, un es vienkārši ar vienu roku vismaz neesmu gejs. Ratiņkrēsli. Jā, mēs tā rēcām. Jā. Es nezinu, vai publiski tādas lietas. Es nezinu, gan jau. Man kas ir vienalga, tie ir jociņi. Ja es nāku, kad Kāls Jānis Mējs ir regulāri kvalitīvs humors. Bet jā, mēs pārēcāmies. Un pa pārgājumu, man liekas, tas viss. Vienīgais, kas bija nākamā diena. Jo visas tās sanāk 3 dienas mežā, man bija konstanti, ko darīt. Tā bija ļoti interesanta lieta. Konstanti bija, ko darīt. Es nesēdēju es tur ieliku kaut kādu storijas, vēl kaut ko, bet es, kaut kam atbildu, bet es nesēdēju telefonā, tā kā mājās, bišķi garlaicīgi scrollo. Tu atrod, ko darīt, tu vienkārši vai piekārto uguns, kur uzcep, desiņu, pastaigā, atrod kādu instantu zaru, uztais jaunu iesmu, man visu laiku spēlējies ar nāzi, kaut ko kašā, nezinu, paņem cīri, vai pamācies nāzi mēst. Konstanti bija, ko darīt. Pat vienkārši skatīties ugunskurā. Kad 20 minūtes, kamēr vienkārši sēdi un skaties ugunskurā. Un tev nav neviena problēma uz pasaules. Neviena. Tev ir absolūts miers. Tev nav tas, vajadzētu šito. Kas ar to? Nekādas problēmas nav. Ir vienkārši tu un skaties uz uguni. Viss. Tāds miers. Un interesanti, kad nākamajā dienā es pamodos, un man līdz 5 nekas nebija jādara. Sīkiem pēc mums dārziem bija jābrauc pakaļ. Un draudzene aizbrauc jau 9 prom. Un man tāds, ko darīt?
nav ko darīt. Zini, nav tāds, jo liekas, nav nekas nozīmīgs, ko darīt. Zini, tāds, es varētu padarīt to, bet es negribu. Es varētu padarīt. Ir kaut kas riebīgs, tā kā depresija gandrīz vai pārņēma tajā dienā. Es nezinu, ka tu esi it kā pilsētā. Tu vari iet ārā, tu vari iet, nezinu, kaut kas, bet tu finālā tur, kad tu uztaisi savu brokas un skaties seriālu, un tev tāds, tad šitas tā kā rītīgi smird. Vai tā ir tā kā, nezinu, tur tā nebija. Es nezinu, vai tas bija vienkārši, zin kā, tāpat kā ārzemēs, zin, parasti visi atbrauc no kāds Vācijas, tur ir tik labāk, tur ir tik labāk. Zin, varbūt tas bija tas efekts, bet tas nebija tā. Es nezinu, viss liekas neinteresants. Es attaisīju Netflix, tu nevari atrast filmu, tad tu viss besī, es nezinu, kas tas bija. Grūti teikt. Un varbūt jāiet biežāk ir mežā un vēl kaut kas. Bet toties bija nākamā diena, otrdiena. I'm back. Sāku skatīties vēlreiz The Last of Us, jo 2. sezona smirda un 1. bija labas, es domāju, nostīšos. Un atpakaļ zirgā, atpakaļ tajā. Man nepatīk, ka cilvēki saka to, bet nav cits vārds tam. Zinu, ka cilvēki tā kādreiz teica, man ir prieks par šo lietu tagad. Man tas rada dopamīnu. Man tāda, bet aiztais mūtu, tu neesi zinātnieks. Dopamīns. Kur ir parastie vārdi palikuši? Es zinu, ka es nelasu, bet kur ir palikuši parastie vārdi? Tagad viss dopamīns, entrocīti, izbeidz. Vai tu iznāc no laboratorijas ārā? Nē. Beidz. Nu jā, kas vēl? Labi, izstāstīšu 2 manas lietas. Es izdomāju, ka es gribu uztaisīt spaghetti meatballs. Es biju noskatījies to filmu Nona. Es nezinu, vai es pieminēju to filmu, tur bija laba aina. Es vainu pēc, kaut kur es to teicu, vai es par palaidu garām. Ka tur bija tā aina, kur tā Nona ir filma par to, kā vecas čalis uztaisīja Ņujorkā restorānu, bet viņš kā pavārs paņēma vecas itāļu omītes, kuras gatavo klasisko itāļu ēdienu ļoti labi mājas gaumē, teiksim tā. Un tā filma ir par to, kā tas restorāns tap un tā tālāk. Bet tur bija viena aina, kur tās tantiņas, tās pavārs dejo un viesi dejo, visi dzēr un priecājās un vēl kaut kas. Un visiem tāds, ļoti itālis. Man tāds, kad man bija, kas bija sīks un bija mājās tās old school, visas krievu puses ģimenes svētku svinēšanas. Bari, tas bija tas, kas tur notika. Visi dejo ap galdu, dzer un priecājās. Arī ļoti ekspresīvi. Itāļi īstenībā ļoti līdzīgi krieviem tādā ziņā. Man liekas, daudzām tautām. Nē, man liekas, latvieši dzer tā kā īri, vienkārši daudz un depresīvi. Bet Krievas svinības ir tā kā, tiešām tā kā, tu redzi Itālijas, viņi arī ļoti skaļi un enerģiski un ļoti kaut kas. Bet tajā filmā bija spaghetti meatballs vai kaut kas tāds. Un es nolēmu uztaisīt. Vai es pārbaudīju recepti? Nē, jo man likās, Jāni, tu māki pagatavot sviestmaizi, gan jau tu no zila gaisa uztaisīs to, krauč, mērķi sanāca laba, makarons pārvārīja, bet man tie meatballs vienkārši garšoja pēc savas kotletes. Es tur liku baziliku iekšā, visu kaut ko, un garšoja vienkārši pēc kotletēm. Es biju tik vīlies. Es tāpat visu noēdu. Un es redzēju, kā sīkiem garšoja, un es redzēju, kā draudzene tēlo. Viņa tā, ir ok. Un viņa vienkārši ēd, jo nav B variants, viņa negrib man sagraut. Bet finālā sanāca vienkārši tas, ko es ēdu bērnībā, pa lielam kečups ar makaroniem un kotlets. Bija tāds, labi, jāpaskatās, būs recepts vēl kaut kur. Pēdējā lieta, tagad tas notika vakar, es esmu super lepns. Šeit jau ir palikuši, ir 30 minūte, te jau tikai hardcore, kaut kāda great podcasts slimnieki palikuši. Bet ir lieta, par kuru es ļoti priecājos. Es vakar iemācīju sīkiem braukt ar divriteni, bez palīgritnīšiem. Sīkais gāzi pa mežparku. Es biju rītīgi priecīgs. Un jo es nezināju, kā lai uztais pārējo, jo īsumā viņš ar to dibdapu mauc kā traks. Viņš mauc pa trasēm un tā tālāk, viņš ļoti labi tur balans, tas nozīmē, ir laiks pārslēgties uz divriteni, bet mēs pārslēdzāmies un viņš vispār nesaprata mīšanos. Un es uzliku palīgi ritenīšu un viņš brauc viņš apguva mīšanos daļu. Un tad tagad es sapratu, viņam vēl ir tas gīrs mājās, zinat, tie cimdiņi, kuriem ir nogriezts pirksti, ka izstāsta, ka viņš piedalās kaut kādu mazu bērnu UFC. Viņam ir tādi, nopirkt viņam jaunu normālu ķiveri.
Un noņēma palīgi ritnīšu, aizlaidām uz meža parku. Un Janka jau no sākuma pārmīs. Sīkais arī, viņš nezina, kas būs. Un tad viņi palaid, viņš nobrauc pāris metrus. Zini, kāpēc man bija bail viņu laist vaļā? Ne jau tas, ka viņš nokritīs vai vēl kaut kas. Es atceros bērnībā. Atceries, ka tu lec vai kaut kur tev stūri iet vēderā. Vai kaut kur pret gūrnu atstās. Vai arī olas atsist. Man tāds, es negribu, lai viņam kaut kas no... Jo tās sāpes nepāriet. Kaut ko atsit, elkoni, celi, noskrāpē. Tas diezgan ātri tā kā, pāriet. Bet, kad tu olas sasit... Viss tās fāzes, zini, no sākuma sāp, tad sāp jocīgi, tad tas aiziet uz vēderu, tad liekas, tev pusķermenis ir atrofējies, tad tev liekas, ka tev nav bērni, nebūs, tev tai mentālai fāzē vēl jātiek pāri, tad tu aizēji pie krūmiem pārbaudi, vai nav kaut kas uzpampis, zini. Man no tā bija bail, bet viss kārtībā, viņš laikam ir tik mazs, ka, es nezinu, ja viņš krīt, viņš krīt uz sāniem, un tad viss lēnu garu pieturot. Es vēl kaut kur googlēju, kas ir labāk bērniem, kāju bremze vai rokas bremze. Un tad izrādās kāju bremze, jo ar roku nevar saspiest. Šī nopietnā daļa podkāstam, būsim nopietni. Un, jā, un viss. Un es redzēju, viņam 3 gadi. Cik tagad viņam sanāk? 3 gadi un pāris mēneši nav svarīgi. Un es redzēju cita, ka viņš pa jaunu. Un tad es redzēju, kaut kāds 5-gadīgs puika brauc palīgi ritnīšiem, un teica pastās manī, tā kā kas tu loks, es man tāds, sāc ātrāk, ko tu mani vaino? Tā kā tu redzi, zini to skatē, fuck you, zini, neapmierināt. Bet neko. Un tad pa metram, aizvien tālāk, un viss, sīkais jau beigās brauc. Pats pārlaimīgs. Viņš no sākuma bija tik laimīgs, ka viņš nevarēja stūri nokart. Viņš rēc. Es kaut kā biju teicis, ka viņš smējās, kad viņš ir pārāk priecīgs par kaut ko, kas sanāk. Viņš nītīgi rēc, tā aizsācis ciet, es skaties uz ceļu. Un viss, un tagad viņš jau brauc. Tagad tikai jāiemāc uzsākt. Viņš nemāk. Viņš uzliek svaru pa daudz un krīt uz vienu pusi. Es nezinu, kā lai es viņam iemācu, es izdomāšu. Bija rītīgi lepns par to. Zini, tas tā kā viens no checkpointiem. Tētim iemācīt braukt riteni. Un pie tam ļoti laicīgi 3 gados. Viss. Un tā bija man ilga bērna audzināšanas kaut kāda vienīgā fantāzija. Es kaut kad gāju, ka viņam bija gadiņš, es gāju cauri parku un es redzēju burtiski tādu vecumu, kāds manējs brauc riteni kopā ar tēti. Man tāds, es gribu būt tāds. Es gribu būt tāds, kas viņam tā kā laikus iemāca un visu viņš ir gatavs. Un es tā kā citi iemācās riteni braukt 30 gados, get the fuck out. Vai Rīgā cilvēki, kas peldēt nemāk. kā tā var smirdēt? Un jā, neko. Bet viņam zina, kas ir problēma, kas ir bērniem uzmanība. Viņi nevar koncentrēties. Es viņam vienkārši saku, beigās teicu, skaties ceļu. Un viss, ko dara, skaties ceļu. Jo tur kaut kas čalis spēlē discgolfu, zini, man sportu, jā. Tad burtiski bet šķīvu un vāc ērces. Tas ir viss, kas notiek. Tas ir viss sporta veids. Un viņi kaut ko tur mēt, zini, tur tie čaļi savos šortiņos mēt discgolfu, priecājās. Viņi kaut ko priecāja, un sīkais skatās apkārt, gan arī kokā ieliek. Viņš vispār nevar vēl nokoncentrēties. Bet neko, beigās iemācījās, super priecīgs, 0 traumu, un kaut kas labs ir noticis. Tā kā, jā. Labi, paldies, kas klausījās, tiekās nākamnedēļ, kas vēl, jā, jūs jau zināt, tūra un tā tālāk. Skaties, bet jūs sapratāt, viss es nemāku promotot. Davai, čau, paldies, tiekās. Atā.